Nu, čau visiem! Es šodien gribēju padalīties ar tādu domu ieskatu no svētiem rakstiem, no Bībelītes. Svētie raksti ir Dieva vārds, kuri vēsturiski aprakstīts viens notikums divās grāmatās, bet liekas, tā kā no savādākām pusēm, pieejams ir. Kā es arī esmu dzirdējis, kā daudz izteikušies, ka Bībele ir visvairāk, kā saka, viņa vislielākais bestsellers, kas visvairāk sarakstītākā grāmata, bet tajā pašā laikā arī vispretrunīgākā it kā grāmata. Bet tas ir priekš cilvēkiem, kuri nepazīst Dievu, bet tie, kuri pazīst Dievu, viņi saprot, tur nekāds pretruns vispār nav. Un lūk, ko es gribētu paskatīties. Vienu notikumu, kas arī var iedot atbildi šodien mums ticīgiem, tas ir ticīgiem cilvēkiem, atbildi, ko darīt, kā labāk rīkoties, un tajā pašā laikā, teiksim tādi, kas tev īsti ar ticību, tu esi uz jūs, tas liks, aizdomāties par lietām, tomēr par tādu kaut kādu loģisku iznākumu, ka tomēr redz, ka tur nekāds pretruns nav. Lūk, un bija laiks, notikums reāli vēsturē, Izraēla tautas vēsturē, un tas ir aprakstīts 2. Samuela grāmatā, 24. nodaļā, 1. pantiņš skan tā. Tā kunga dusmas atkal iedegās pret Izraēlu, un viņš skubināja Dāvidu pret tiem sacīdams: ej un saskaiti Izraēlu un Jūdu. Dievs iedegās dusmās un burtiski pavēl Dāvidam skaitīt tautu. Kaut gan bauslības grāmatā bija pateicis, ka to nedrīkst darīt. Bet Dāvids to dara, tāpēc, ka viņš bija paskubināts, mēs lasām no tā kunga, un viņš skaita. Un tad, kad viņš sāka skaitīt, tad sāka nākt pospār tautu, ka tautā daudz sāka mirt. Ja? Viņš bija iedegies dusmās par Dievu. Nevis par Dievu, atvainojos, man mēla mežās, labošos, Dievs bija dusmās iededzies pret Izraēlu tautu, viņš gribēja viņus sodīt. Un, ja mēs skatāmies aprakstīts šis pats notikums, pirmā laiku grāmatā, 21. nodaļā, un tur teikts tā: un cēlās Sātans pret Izraēlu un pavedināja Dāvidu saskaitīt Izraēlu. Kā tā var būt? Liekas pretruns. Vienā Dievs paskubināja, un te atkal cēlās Sātans. Un savā ziņā tur nav nekāds pretruns, jo Bībele paskaidro Bībeli. Un lūk, ja mēs lasītu Iebu grāmatu, tur ir ļoti labs apraksts bija. Ievs bija taisnīgs vīrs, taisnīgs gluži kā Dāvids, jo tas Dāvids bija, kā pats Dievs teica, vīrs pēc manas sirds. Ievs bija taisnīgs vīrs, un viņam viens lietas trūka. Un, lai Dievs šo lietu izlabotu, ko viņš darīja, viņš pasauca Sātanu, kurš bija atgriezies no klejojumiem, viņš klejoja pa zemes virsmu, un Dievs sāka: vai tu redzēji manu kalpu Iebu? Kāds viņš labs, kāds viņš taisnīgs, viss. Un Sātans sāka apsūdzēt Iebu, ka viņš atstāt, ja Dievs paņem savu aizsardzību nost no viņa, tu teikt, ka Dievs izveidojas sēta ap Iebu. Ja paņem šo aizsardzību nost, tad Iebs noteikti atteiktos. Un Dievs, ej, dari. Tikai nelop viņu dzīvību. Burtiski, tā kā Dievs gribēja pārmācīt Iebu, lai, izmainīt viņu dzīvē vienu lietu, ko mēs pēc tam redzam. Nevis tas, ka Iebs tukši vienkārši kalpo Dievam, bet tiešām, lai viņš, iepazītu Dievu, patiesi iepazītu Dievu, tāpēc viņš pieļauj kaut kādas lietas viņa dzīvē. Un tu teici, ka Sātans aizgāja no tā kunga un cita Iebu, un par viņu nāca mocības, un tad beigās tur Iebs arī atzina: es līdz šim zināju par tevim, bet tagad es tevi pazīstu. Un lūk, un tagad notiek šī pārmācība ar Izraēlu tautu. Dievs gribēja pārmācīt Izraēlu tautu. Kāpēc? Ne jau tāpēc, ka viņi bija taisnīgi un labi, tāpēc, ka viņi sāka grēkot, viņi darīja lietas, kas nebija pareizi. Un Dievs gribēdams viņus pārmācīt, ko viņš dara? Viņš pasauca savu izsūtāmo, velns, un pieļauj viņam sist Izraēlu. Un ko viņš darīja? Velns aizgāja un
pavedināja burtiski Dāvids rīkoties nepareizi. Velns to izdarīt, to melno darbu. Kāpēc? Lai Dievs piepildītu savu gudrībā, to varenību, parādītu savu varenību Izraēlam, lai Izraēlu atgrieztu pie sevīm. Un tad, kad tur daudz tajā tautā mira savas bezdievības dēļ, tur gāja eņģelis, kas viņus slepkavoja nost, tāpēc, ka viņi bija grēkojuši. Un tad Dāvids burtiski iesaucās, viņš nopirka kalnu, kur redzēja, kur eņģelis, tur viņš upurēja Dievam, un tad tas eņģelis apstājās. Tāpēc, ka reāli Dāvids no sirds sauca uz Dievu. Un ko darīja visa tauta? Arī sauc uz Dievu. Un kāpēc es to stāstu? Šodien, ka mūsu zemē gribēja ievazāt perversiju, un zinu, vēl nekāda cīņa nav galā, Stambulas konvencija, kas ir tiešām nostājas pret Dieva iestādītiem likumiem, ko Dievs ir ielicis dabā, kam būt, kā saka, kā likums, kā baušus, ka ģimene ir vīrs un sieva, un nekāds vai vēl kaut kā mēs varētu spriest, ja? Tad mums ar likumu gribēja uzspiest šo lietu, un kāpēc? Un, ziniet, es te gribētu izlasīt atkal no svētiem rakstiem Salmana pamācības, ziniet, tad brīnišķīgu vārdu. Es te vēl nebiju atvērs, bet lai tas tur redzētu, ka es tiešām pats atvaru bībelīt vaļā, šķiru vaļā svētos rakstus, kuros ir tādi interesanti vārdi. Tas apliecina to, ka bībele ir pilna gudrības, pamācības, un ka mēs varam daudz ko mācīties. Un Salmana pamācībās 21. nodaļā, 1. pantiņš ir tā. Ķēniņa sirds ir tā kunga rokā, tāpat kā ūdens straut, un viņš liek tai noliekties turp, kur viņš grib. Faktiski šo raksturvietu sanāk tā, ka Dievs paņēma Dāvids sirdi, palocīja tādā virzienā, lai Dāvids pieņemtu nepareizu lēmumu. Viņš pieņēma nepareizu lēmumu, sots nāca pār tautu. Kā vēl citā vietā teica, tautas bezdevības dēļ Dievs ļauj daudz lietām, daudz pārmaiņām notikt cilvēku dzīvē. Un lūk, kas tagad notiek? Ja mēs kā tauta esam, kā saka, nomaldījušies, un es arī gribētu pateikt, godīgi sakot, arī ticīgie, jo mēs tikai skrējuši pēc savas tādas labklājības un vispār esam ignorējuši to, kas notiek politiskajā dzīvē, neesam iestājušies par šīm lietām. Es teikšu tā, ka Dievs tiešām grib mūs pārmācīt. Un viņš ļāva notikties šīm lietām, kad mūsu ķēniņa sirds tika pavērstu uz ļaunu, lai ieviestu lietas, kas ir grēks. Un ja tauta to paklausīs, tad Bībele skaidri pasaka, šo grēku dēļ pos un izposīšana nāk pār zemi. Tur varētu vēl gari runāt, bet es vienkārši tā ar primāriem vārdiem mēģinu pastāstīt šo jēgu un saprašanu. Ja? Tātad Dievs paņem šo ķēniņa sirdu loku uz ļaunu, lai mūs ieviest nepareizs likums, lai nāktu sots par visu tautu. Bet ja tauta pazemojās un sākt saukt uz Dievu, reāli, patiesībā nožēlo savus grēkus, tas pagriežās no grēka nost un dara pareizi, Dievs ļauj savai labvēlībai nonākt pār zemi. Un tagad, kas notika šajās visās dienās, ļoti daudz cilvēku sāka lūgt Dievu, tāpēc, ka redzēja, ka ķēniņi pieņem aplamus, tiešām grēkam pakļauts likumus, daudz taisnie sāka saukt uz Dievu. Paldies Dievam, ka šobrīd tas ir pagaidām apturēts, bet tas nozīmē, ka cīņa nav galā. Bet ar šo es gribētu tādu uzrunu ar teikt tevi, mīļais, kas tu esi ticīgais cilvēks, kad pamosties, ka mēs varam saukt uz Dievu, debes tēt, piedod, ko mēs esam grēkojuši. Debes Tēvs ļauj mums saprast, lai mēs varam ieraudzīt savu grēku, lai mēs to grēku varam iztumt ārā no savas dzīves. Bet ja tu arī zini, ko tu esi grēkojis, skaidri un gaiši, ja tu zini, ka tu vari teikt, Dievs, piedod man to. Lūdzu, palīdz man negrēkot. Bet, ka tu to dari no sirds tā, ka tavas lūpas izrunā šos vārdus, un tu savā sirdī tam tici, ka lūdz Dievam piedošanu, mēs labojam savus dzīves ceļus un saucam uz Dievu. Dievs palīdz, lai Dievs kā šo ķēniņu sirdi palocīja uz šo slikto pusi, ko viņš grib pieņemt to slikto lēmumu. Tāpat Dievs var paņemt un to sirdi palocīt arī uz otru pusi. Bet tas nenotiks automātiski tāpatās. Tur ir nodošanās un saukšana uz Dievu. Vai mēs to sapratīsim? Šobrīd tas nozīmē, ka nekādu ne uzvaru, ne zaudu.
Šobrīd ir cīņas laiks, kad ticīgiem cilvēkiem, tiešām ticīgiem cilvēkiem beidzot, atkal tuvoties Dievam. Dievs dod ieraudzīt to, ko es esmu darījis nepareizi, un lai Dievs parāda žēlastību un parāda svētību mūsu zemē. Lai Dievs svētī, es ceru, ka es mēģināju tā īsumā parādīt par lietām, teiksim, pastāstīt, kā tas garīgi izskatās, kā tas var notikties un kā tas notiekās dzīvē. Un kā apstuļu darbos ir pateicis, ka Dievs katrai tautai devis laikus un robežas, lai meklētu Dievu, un ka Dievs grib arī atklāties. Ar to es gribu pateikt, ka šis laiks ir dots mums, jo mēs dzīvojam šajā laikā. Un mums dots laiks, lai mēs meklētu Dievu, un Dievs grib arī atklāties. Ja mēs šodien sauksim uz Dievu, un mūs sauksim pēc viņa palīdzības, viņš atklāsies. Bet ja mēs to nedarīsim, viņš arī atklāsies. Tikai viņš atklāsies kā bargs tiesnesis, kas liks postam nākt pār zemi. Un tas nevienu reizi, kā saka, pasaules vēsturē ir noticis, bet vienīgais cilvēki, vai tam ir pievērstuši uzmanību. Es domāju, ticīgie cilvēki šodien mostamies augšā un lūdzam Dievu. Un tu, kas esi domājis nedaudz par ticību, neesi pilnīgi iesakņojies, šie vārdi vienkārši tev parāda, ka svētie raksti, ko sauc Bībele, viņa ir patiesa grāmata, viņa mums parāda lietas, ko mēs varam mainīt, lai tiešām būtu svētība mūsu zemē. Tāpēc, tas bija to, ko es gribēju padalīties, un lai Dievs tev bagātīgi svētī. Tā kā līdz kādai nākamajai reizē, lai Dievs tev svētī.